Čau, es Milzons Cerps, un šodien es gribu tev parādīt, kā ar vienkāršiem burvju trikiem tu vari dabūt meitenes numuru. Es pats esmu precējies, tāpēc vairs nevaru izmantot šos trikus, bet es vēlējos jums, maniem sekotājiem, nodot zināšanas tālāk, lai jūs to varat izmantot. Protams, šie nav tie labākie veidi, kā dabūt numuru, jo, ja viņa negrib tev dot numuru, nav tas labākais izkrāpt no viņas numuru, jo es pieņemu, ka viņa tāpat nepriecāsies, ka tu viņai zvanīsi. Bet, ja nu jums tiešām vajag meitenes numuru, nav neviens cits iespējas, kā dabūt, tad šie ir 3 veidi, kā to dabūt. Gribēju ātri pateikt vienu pluginu. Tā jaunieši saka, vai ne? Es nezinu. Lai nu kā, ja gribat redzēt īstus burvju trikus, tiekamies sestdien Rīgā būs man izrāde, un svētdien būs Jēkabpilī. Nāciet, es jūs tur gaidīšu. Bet sākām ar pirmo triku. Tagad es parādīšu, kā es to izdarīju uz savas sievas. Nu, iedomāsimies, kad mēs neesam precējušies. Skaties. Tā, Ieva, gribi redzēt vienu burvju triku? Ja? Labi, skaties, man ir visas dažādas kārtas, ja? Tā, paņem lūdzu vienu kārti. Ja, paņem. Ja, ielāgo. Tā, un noteikti nerāda man, bet uzrakst lūdzu uz kārtas savu telefonu numuru. Ja? Man vienkārši trikam vajadzīgs nopietni. Īsto? Jā, īsto. Uzrakst vienkārši telefonu numuru virsū. Ir. Tā, es nestīšos, ir, ja? Es paņemšu to kārti. Paldies tev. Šis ir tik stulbi, bet tik vienkārši, jo, ja tu pasaki, ka tu esi iluzionists, viņi pēkšņi visam tic un dara visu, ko tu vēlies. Un, kad viņi uzrakst vienkārši numuru, ieliec kārti kabatiņā, ja, un viss, gatavs. Protams, ja tu māki vēl kādu burvju triku, ko pēc tam parādīt, tad ir forši, jā. Bet kā dabūt numuru, tas strādā. Labi, otrais veids, kā dabūt meitenes numuru. Tā es tev parādīšu vēl vienu burvju triku, ja? Es mēģināšu uzminēt tavu telefonu numuru. Ja? Es mēģināšu uzminēt. Noteikti nesaka, kas tavs numurs, ja? Bet es mēģināšu uzminēt. Jā, es esmu diezgan drošs, ka šitāds ir, ja? To es nolikšu šeit pašlaik, neskaties, ja? Un tagad, lai mēs pārliecinām, es uzrakstu savu īsto numuru, ja, lai vienkārši varētu pārbaudīt, ka mūsu numuru sakrīt. Nu, ka es uzrakstīšu to, kas tev ir, ja? Tātad es uzrakstīju numuru vēl pirms tevis, vai ne? Tā, vai tavs numurs sākas ar 2? Jā. Jā, labs, ne? Labi, viss sākas ar 2. Vai otrais skaitlis ir 9? Nē. Ne? Tur ir 9 iekšā vismaz? Ir, redzi? Labi, trešais ir 2? Ne? Parādi. Jā, jocīgi. Jocīgi, jo šis ir mans numurs, un šis ir tavējais. Paldies tev. Tā, droši uzzvan kaut kad, jā. Šis ir tikpat muļķīgs veids, bet vienīgi tagad arī viņai ir tavs numurs, un tev ir viņas, un ir daudz foršāk. Un kā jūs to izdarat, jūs jau saprotiet, tu uzraksti savu numuru uz lapiņas, viņa uzraksti savējo, un tev vienkārši apmainieties. Bet trešais veids patiešām ir triks, tā, ka nostieties šo. Klausies, Ieva, gribi redzēt burvju triku? Jā. Ja? Tā, samaisi lūdzu kārtis. Samaisi, lai viss godīgi. Ja? Vienkārši samaisi. Tātad tu samaisi kārtis, ja? Un šī ir tava secība. Tagad tu izvēlējies, kur katra kārtas būs nejauši, bet tā kaut ko nozīmē, ja? Ko mēs tagad vēl izdarīsim? Tagad es vēlos, lai tu pieskaries vienai kārtī. Ja? Pieskaries vienai, jā, droši. Šitien, ja? Pārcelsim tur. Vai tev ir telefons līdzi? Jā. Tev ir izņem lūdzu telefonu ārā, ja? Un šis skaidrs, domāju, kaut ko varētu nozīmēt, tās kārtas, kas te būs, ja? Tāpēc es vēlos, lai tu atver pazvanīt. Tā kā uzspied numuru, ja? Paņem augšējo kārti, apgriez otrādāk, ja? Un noliec uz galdiņu. Tā, kas tas ir? 2. Ievada 2. Jā. Tā, atver otro. Kas tā ir? 9. Ievada 9. Ja? Tagad, un tā ar visām kārtīm. 2 ir 8, ja? Jā. Tad tur sanāk kaut kāds numurs. 2 miljoni, nu kaut kāds ir, ja? Tas noteikti ir īpašs numurs tev, jo tu samaisīji kārtas, vai ne? Tāpēc uzvan šim numuram un paprast, ka tu gribi iet randiņā, jo tomēr tavs kārtas. Ka tu gribi randiņā iet ar šo cilvēku. Un kaut kas pacels gan jau, cerams, ja? Un tā ir vienkārši zīme, ka tev jāiet ar viņu ir randiņā. Tā ir vienkārši... Tiešām, kas? Jā? Tev jānāk ar mani randiņā. Cik jauki. Un īstenībā man ir tagad tavs numurs, tad jau varēsim sazvanīties.
Un kāds tiek izdarīts? Pavisam vienkārši. Un, kad sāk šo triku, saka, mēģināsim tev dabūt vīru, ja? Un beigās viņi zvana tev, un tas ir vienkārši smieklīgs triks, jā. Kā notiek pats triks? Pirms šī trika veikšanas jums vajag paņemt savu numuru no kārtīm, ja? 8 kārtas ar savu numuru. Nulītes es parasti izmantoju dāmu kā nulīti, un kā vieninieku parasti visi izmanto dūzi. Nu, ja jums ir numurāši tās kārtas. Jā, pārējie cipari tur ir. Tad paņem savas 8 kārtas, un ko tu izdari pirms vēl trika, ieliec tās kārtas kastītē. Ir dažādi veidi, kā to darīt, es jums izstāstīšu vienkāršāko. Tātad ieliec kārtas kastītē, un paņem kārtas, iedod, lai viņi samaisa, lai visi maisa, cik vien grib. Tad ieliec kārtas kastītē, bet tā, lai tās kārtas būtu virsū, ja? Redziet? Un viņi samaisa un saka, labi, ieliksim kārtas kastītē, lai viss ir godīgi. Tagad jūs esat uzlikuši 8 kārtas uz viņas samaisītiem kārtīm. Un tagad saka, paņem lūdzu savu telefonu un pastīsimies, kā tu samaisīji kārtas. Jo tam jābūt īpašai secībai. Un tad viss ir izdarīts, 8 kārtas paņemts no kārtas kastītes un vienkārši nolieciet kārtas uz galdiņa. Un lai viņi var vaļā pa vienai un vada tavu numuru. Pirmais vienmēr būs divnieks, vai ne? Tātad, te ir 2, 0, 9 un tā uz priekšu, lai ievada tavu numuru. Un tad viņi spēj zvanīt un sāk zvanīt tavs telefons. Tas ir smieklīgi. Šo triku var darīt arī šādi. Jūs varat iedot visas kārtas samaisīt, lai viņi samaisa, ja? Un tu tur kārtas un samainīt visas kārtas pret citām kārtīm. Ja? Teiksim, šajā kārškavā jūs esat jau uzlikuši augšējās 8, ja, jūsu numuru, ar šīs ir vienkārši samaisītas, ja? Tad viņi samaisa kārtas, un tu saki, jā, šī ir īpaša secība, bet paņem lūdzu savu telefonu, un ko jūs darat, jūs ieliekat šo roku šajā kabatā, un izņemat šeit kārtas ārā. Un neviens pat nepamanīs. Kā es jums saku, jums varat teikt, liekas, kā var nepamanīt, bet tiešām, jo viņi ņem ārā telefonu, un jūs vienkārši ātri ieliekat kārtas šeit, otrs izņemiet šeit ārā un gatavs. Protams, mēģiniet to darīt ar vienādām aizmugurītēm, ja? Citādāk gan tas nestrādās. Un pastāstīšu vēl vienu veidu, kā šo triku izdarīt. Tātad, jums sagatavots 8 kārtas ar jūsu numuru, ja? Šoreiz jūs nedodiet viņai samaisīt, ja? Jūs pats samaisiet. Bet jūs maisiet tā, lai tās 8 kārtas paliktu augšā, ja? Ir dažādi veidi, kā to izdarīt. Jūs varat maisīt, bet kārtas nemaz nesamaisās. Nu, ir dažādi veidi. Tie jums pašiem būs jāatrod. Bet, lai kā jūs samaisat, ja? Lai tās paliek augšā. Varat arī vienkārši nemaisīt. Ja? Tad jūs izņemat kārtas, jūs noliekat kārtas uz galdiņa un sakiet, lai viņa pārceļ tās kārtas. Un viņa pārceļ viņas uz pusēm, un tu saki, ka tu atzīmēsi to vietu, kur viņa pārcēla. Ja? Un šādi te tu atzīmē. Tad pasaki, paņem lūdzu telefonu, es gribu pārbaudīt vienu lietu. Jo tu pārcēli tieši šajā vietā, tas kaut ko nozīmē. Tad tu pārcēli un pasties, kas tās ir pa 8 kārtīm. Ja? Bet īstenībā jūs saprotiet, tās ir tavas 8 kārtas. Augšā ir 8 kārtas, jūsu numurs. Jūs pārceļat, šī ir augšpuse. Un jūs it kā atzīmējat vietu, īstenībā jūs neko nedarat, jūs vienkārši uzliekat tā kārtas, un kad viņi izņem telefonu, viņi jau būs aizmirsusi, kas te notika, un it kā tā atzīmētā vieta, bet īstenībā tās ir tās augšējās kārtas. Pārcel kārtas, atzīmēju vietu, un reku tavas kārtas. Redziet, tik ātri dara, tad tas izklausās muļķīgi. Bet, ja ir pa vidu tā pauzīte, kad jā, paņem lūdzu savu telefonu, atzīmēsim vietiņu, un ieved lūdzu šo numuru tavā telefonā. Un tad atkal viņi zvana, un tu pacēl un saka, o, sveiki, man sauc Edžs. Šis pēdējais varbūt nedaudz sarežģītāks veids, bet tie pirmie 2 ir super vienkārši. Un ja jūs pasakiet, ka jūs mākat vienkārši triku, viņi uzreiz ticēs jums un vienkārši uzrakstīs savu numuru kārtas. Gatavs. Ceru, ka dažiem no jums esmu palīdzējis, bet, protams, labāk ir vienkārši viņai paprasīt numuru un viņa ar prieku tev iedod numuru. Tas ir daudz labāk. Bet šis ir vismaz interesanti. Vismaz jautrs veids. Un jūs jau atkal kaut ko gaidiet, vai ne? Labi, ja jūs gaidiet, tad pastāstīšu šo. Vai jūs pamanījāt, šodien būs tāds garlaicīgs, vai jūs pamanījāt, ka man drīz atkal būs apaļš sekotāju daudzums?
Nu čau, es te tagad no Taganas iespraucos, jo tā, kad es filmēju to video, es nekad nevarēju iedomāties, ka man būs 19,000 sakotāji tik ātri. Es te tagad pamodos, sapratu šodien jāpublicē video un ir 19,000. Paldies jums liels par to. Bet īpašais video būs nākamdēļ, jo es nespēju vēl safilmēt tik ātri, bet nākamdēļ būs. Un starp citu gribēju pastāstīt par vienu jaunu YouTube kanālu, Aka7. Viņam šobrīd ir tikai 2 videoklipi. Bet ne par to es gribēju pastāstīt. Šis puisis, kas taisa tos video, viņš mani ļoti pārsteidz, un es vēl līdz šai dienai to atceros. Tajā laikā neatceros tieši cik, bet viņam bija ļoti daudz sakotāju Instagramā, un man Instagramā un YouTube kopā bija, maigi sakot, ļoti maz. Un viņš piedāvāja man noreklamēt, un es domāju, ko viņš diez no manis grib, jo, cilvēki nemēdz tā vienkārši reklamēt. Bet viņš man tiešām noreklamēja, bez nekādas samaksas, bez nekā pretī, vienkārši par brīvu. Tāpēc aicinu arī jūs neko pretī neprasot, vienkārši palīdziet kādam. Tai nav jābūt reklāmai, tas var būt jebkas. Vienkārši izdariet ko labu un neprasiet neko pretī. Un pastieties, cik es vēl ilgi atceros šo notikumu, un tie, kam jūs palīdzēsiet, tie iespējams uz visu mūžu to atcerēsies. Labi, es kļūstu pārāk emocionāls. Lai kā, man ir tagad liels prieks, ka var palīdzēt arī viņam. Droši uzspied aprakstā uz linku un paskaties, kādus video viņš veido. Un, ja tev iepatīkās, droši piespied abonēt. Labi, tagad gan jāiet pārģērbties, nevar halātiņā visu dienu staigāt. Bet atgriežamies pagātnē. Tad jau nākamdēļ atkal jāuztais kaut kāds īpašs video. Ja šis video tev palīdzēja, iespied like, piesako kanālam un tiekamies jau nākamdēļ īpašajā video.